bija mūsu tas izsapņotais sapnis, dabūt lielu virtuvi, kur visa ģimene varētu darboties, ēst un gatavot, kas ir mūsu lielākais vaļasprieks. Tālāk mums ir salons, pamājat puiši roku. Novelc nost to, kas kājām rakstīja. Kā tu zeķis dabūji tādā krāsā? Viņš uzkāpš pilspalvas. Mani sauc Laila. Man sauc Ahmet. Mēs esam Bulutu ģimene no Valmieras. Man ir 37 gadi un Ahmetam ir... 10 būs. 10 būs. Ahmet, kāpēc? Ne, 10 sene olacak. Ben unuttu hemen gitti. Ne, pēdējot lūdzu. 41 ir Ahmetam. Jā, mums ir 2 bērni. 8 un 13 gadi. Mums pieder kafejnīca Ahmīt, kas ir pašā Valmieras sirdī. Un mēs jau 10 gadus dzīvojam Valmierā. Valmiera ir mūsu mājas. Tā kā mēs sākumā dzīvojam Turcijā, tās bija mūsu mājas, jo mēs visi bijām tur. Bet pēc tam pārvācot šeit, daudz uzdeva Ahmetam šo jautājumu, kā tu šeit jūties, vai tu neilgojies pēc mājām. Viņš vienmēr atbildēja, ka mājas ir tur, kur ir ģimene. Vannas istaba ar interesantu glēznu, kuras nevarēja izdomāt, kur likt, tad nu viņa ir vannas istabā. Mēs ar Ahmedu iepazināmies Turcijā. Mēs strādājam viens otram blakus. Turcijā mēs pavadījām gadus 7. Tad mums pieteicās bērniņš. Bērniņam piesakoties, mēs sākām domāt, kas būs labāk. Jo Turcijā ir sezonas darbs. Tu vasarā strādā un dzīvo forši, un ziemā tev ir jādzīvo par vasaras sakrāto naudiņu. Šis ir 2. stāvs. Šeit ir abiem puišiem katram sava istabiņa. Ir mūsu guļama istaba ar ieejamo skāpi. Un tad ir tāds mans sapņu lolojums, kas ir liela vannas istaba. Ja mēs gribējām pārcelties uz Latviju, mums vajadzēja apprecēties. Ja mēs gribējām apprecēties, tad viņam vajadzēja iziet armiju. But I am happy I've been in army. Give me time because it was 12 months, so I can listen what I have to do, what I did, what this will be better for the future. Un tad mums mamma mana nopirka vienstabas dzīvoklīti ar domu pārvilināt meitu uz Latviju. Jo Ahmedam aizjot armijā, es viena pati ar bērnu, ar Paulu, pārvācos uz Latviju un gaidīju viņu 1,5 gadu, man liekas. Kaut kas tāds, jā. Un viņš atbrauc uz Ziemassvētkiem, un tad jau mums sākās ģimenes dzīve kopā Latvijā. Izceļojot to pasauli, tu jau meklē to vietiņu, kur noparkoties. Nu, visiem, man liekas, 99% cilvēki ir, kad viņi jau kaut kur grib bāzēties. Viņš jau automātiski meklē valsti, tad jau tālāk pilsēta. Mēs iesniedzām sākumā citai bankai kredītus, un viņi atteica, jo tieši šī iemesla dēļ, kad Ahmeds nav Latvijas pilsonis. Un neskatoties uz to, ka mums jau bija sava vietiņa, savs restorāns, tāpat tas nebija iemesls, lai piekristu kredītam. Ja ģimene ir salīdzinoši nesen pārcēlusies uz Latviju, tad tas, kas būtu nepieciešams bankā, ir 6 mēnešu stabili ikmēneša ienākumi. Tad aizdevums jau ir izskatāms. Taču pirms tam noteikti mēs rekomendējam jau iepriekš doties uz banku, noskaidrot visas iespējas, var salikt procesu no A līdz Z, lai viņš ir skaidrs un izdarāms arī pēc tam, kad 6 mēnešu ienākumi tiek saņemti. Turklāt, ja kāds no aizņēmējiem vēl šobrīd strādā ārvalstīs, vai arī visa ģimene strādā pagaidām ārvalstīs, bet ir plāns pārvākties uz Latviju, tad teorētiski var ņemt arī ienākumus, kas tiek gūti ārvalstīs, pat ne eiro valūtā. Šajā gadījumā svarīgākais būtu saprast, vai atgriežoties ienākumi varētu būt līdzvērtīgi, vai vismaz tādi, lai maksājums būtu atbilstošs. Mums izdevās tas īstenībā bez kaut kādām komplicētām situācijām. Viss tā plūstoši. Turpat mēs paši tādi plūstoši. tad arī viss tā forši sanāca. Tu saproti, ka tas var turpināties, ka plāns ir realizējies, un tev būs māja, un viss būs forši, un viss ir tā, kā tu gribēji to. Labākā lieta tas, ka tu vari iziet ārā, un neviens tev netraucē. Tu vari iziet pagalmiņā, savā saulītē, padzert savu tēju, vai izdarīt jebko, bet tu vari būt ar sevi, un tev neviens netraucē. Es tiešām novēlu katram savu māju, savu pagalmiņu un savu tādu laimīgo ģimenīti, visu kopā, viņu tajā mazajā burbulītī, lai katram ir tas mazais burbulītis, kur viņš var elpot. Iesaku nebaidīties un iet uz priekšu, jo... İleride daha da pahalanacak. Jā, jo vēlāk būs vēl dārgāk.